Mūsu novadniece, cilvēks, kurš strādā stāstu bibliotekā, Pavošu bibliotekā, un stāstniece. Tik dišs nosaukums, tur mini-stāstniece varētu saukties. Labvakar, mani sauc Anna. Mana dzimtā puse ir un sirds pieder Latgalei, bet jau diezgan lielu dzīves mūžu esmu iesakņojusies Baložos. Un stāsts būs par manu bērnību. Mēs dzīvojam dziļos laukos pie meža. Vecākie darbā, mēs ar vecmāmiņu pa māju visu, ko strādājām. Netālu bija dīķis, un tur bija pieteikts, ka nekādā gadījumā nevar iet klāt, jo tur dzīvo bubulis. Labi, kamēr mazais tur negāja, paaugos, tā kā gribās palīdzēt vecākiem kaut ko, kad tie brauc no darba vēlu, teiksim, rudenī ātri tumst, kad tos ūdeņus vajag, govi un zirgiem, lai būtu, kad ko padot. Un lai nav augsts ūdens, un es izdomāju vienu dienu, ka es iešu uz to dīķi pēc ūdens. Spainis liels, es pati tādu 10, varbūt drusciņ vairāk gadu. Un mums tāda mālaina zeme, un tur tādas trepītes. Un tāds mētelīts man smuks. Un es ar to spaini kā liecos tā iekšā, dīķi iekšā gan. Un apakšā dūņas, un zābaciņie tie gumies pilni, un pats tu, it kā jau nav dziļš, tu tur varbūt šitā. Un kārpies, kādā paskatājs es no tā dīķa. Un tagad tāda nelaimes čupiņa mājās nāku vecmamma, nezinu, no kura gala mani sākt mazgāt. Bet tas stāsts par to, ka tas bubulis mani tomēr noķēra ar to, ka līdz šai dienai man bailes ūdenī dziļāk par kaklu, man jābūt kaut kur jūrā vai kur, lai es justu ar kājām, kur ir dibens. Un esmu gājusi peldēšanas nodarbībās, kamēr tur pasniedzēs un kas tur tūmā, viss kārtībā, bet vienalga man kaut kā savelkās tas vēderā tāds baiļu kamols, un tā tas bubulis kaut kādā veidā ir noķēris mani. Lai ar jums tā negad. Paldies, patiesi tev pieskaņot kā pudeli gaisu par ūdeņiem. Lai tu vienmēr jūti, kur ir dibens.